21. aprīlī Daugavpils novada ļaudis, kuriem rūp dzimtenes tīrība, pulcējās uz Vislatvijas mēroga pasākuma Lielā talka, lai atbrīvotu dabu no atkritumiem, grābtu lapas, stādītu kokus, ierīkotu puķu dobes, cirstu krūmus un veiktu citus uzkopšanas darbus. Pavisam Daugavpils novadā tika pieteiktas 30 talkošanas vietas. Ar pozitīvām emocijām novadā darbojās 2000 talcinieku. Tie bija vietējie iedzīvotāji, skolēni, jaunieši, seniori, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbinieki. Latgales reģiona ceļojošās balvas zelta grābeklis ieguvējs Līksnes pagasts, līdzīgi kā pērn, pulcēja kuplu talkotāju skaitu. Līksnieši veica Līksnes mūžas parka atjaunošanas darbus un vāca atkritumus Ļubestes ezera apkārtnē. Diemžēl, neskatoties uz pagājušā gada savākto lielo atkritumu daudzumu Ļubestes stāvvietā, neapzinīgu iedzīvotāju un zemes īpašnieka vienaldzības dēļ gružu apjoms gada laikā nav mazinājies. Atkal tā pati vieta un apmēram tikpat atkal atkritumu. Jā. Par Rīgas Daugavpils šoseju savāks 550 maisi un te kaut kur 300, kamēr beigsim, tā es domāju būs. Kā šo problēmu varētu risināt? Es domāju, to nevar risināt pagasts, to jārisina vai nu novada doma vai ceļu daļa kaut kur tā augstāk, ne jau mūsu spēkos tas ir risināt. Līksnes, Maļinovas, Vecsalienes, Taboras un Deminis pagastos kopā tika iestādīti gandrīz 200 jauno kociņu un košumu krūmu. Āmbeļu pagastā tika vākti ne tikai atkritumi ciematā, bet arī tika uzlabota dabas ainava, lai realizētu kādu jaunu projektu. Šodien mēs gribam sakārtot šeit skaistu vietu, iekārtot, lai mēs varētu brīnišķīgi Jāņus šogad sagaidīt, sakārtot, izgriezt vecos krūmus, apart lauku. Mēs varam priekš augļu dārza. Mums ir sapnis izveidot publisko augļu dārzu. Tas nozīmē, ka stādīšana vēl priekšā, un šitā nav pēdējā talka. Tas tā to nozīmē. Sakopšanas darbos novadā palīdzēja arī pilsētas viesi no Latviešu biedrības, Svetbanka Daugavpils filiālis, Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta, Reģionālās vides pārvaldes un citām organizācijām. Kopumā šī gada lielajā talkā izdevās piepildīt 7000 atkritumu maisus, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 2000 vienībām. Vislielāko maisu skaitu 1150 izdevās piepildīt Naujienē. Līksne savāca 758, Saliena 471, Višķi 450 un Nīcgale 380 maisus. Pagastos atšķirās tas savākto maisu, bet varbūt tas nav arī tieši tas raksturīgākais, kas tie maisi savāktie, jo tika dažādi darbi. Cits, kā saka, vairāk varbūt pievērsās tādai atkritumu vākšanai tieši gar ceļmalām, grāvmalām. Citi varbūt tīriet ceļus, kur krūmus cirta, parkos arī, upju krastos, ezeru krastos, ierīkoja tur peldvietas vai sakopa upītes. Līdz ar to viņiem tie nebēra maisos, bet lika piekabēs vai kur, kā saka, atšķirās. Tāpēc varbūt tas mēs pilnīgi tā saka, pārliecinoši teikt, ka tas ir labākais, jo viņam vairāk maisa atkritumu varbūt arī tā nevar, bet strādāja visi pagasti diezgan normāli, es domāju. Lielā talka ir kļuvusi par svētku pasākumu, kas saliedē iedzīvotājus un vairo darba prieku. Daugavpils novada iedzīvotāji un it īpaši līksnieši cer, ka arī šogad balva zelta grābeklis paliks Daugavpils novada īpašumā.